Prieks visus redzēt, es esmu Nāldija Noviča, un pirms mēs sākam, es tā kā aicinu druscītiņu iepazīties mums, jo man ir svarīgi saprast, kas jūs esat, kas jūs interesē, kāds ir mērķis šobrīd, ne? Dažos vārdos par sevi. Kā jūs redzat, šobrīd dzīvēs esmu zvaigznāta revidents, certificēta nodokļu konsultante, finanšu grāmatvedības nodokļu jomā strādāju 17. gads, 6 gadus esmu vadījusi un strādājusi valsts ieņēmumu dienestā, audita daļu. Audita pārskatiem ir kādam darīšana bijusi mazāk ir. Jā, tad tur tajos pārskatos ir mana roka pielikta un sirds, un tā es pa dzīvi esmu turpinājusi, kā saka, darboties kā zvaigznāta revidente un seminārus un šīs lietas mācu grāmatvedības kursus pasniedz, tāpat Madonā mums ir sava grāmatvedības firma un revīzijas. Īstenībā Rīga mani zina vairāk nekā Madona, ja? Tāpēc man patika, ka Daca zvanīja, lai izrādās, ka Madonās. Ir tik mēs laika būt Madonā, ka faktiski es tā kā dāvinu Madonai 1 reizi gadā grāmatvežiem semināru un 1 reizi gadā arī tagad būs vadītāji. Nu, lūk, un labprāt arī, protams, šeit kā es sapratu. Likmes ir 21%. Cik vēl zina? 5, 0. Nav 5 vairs? Nav 5. 10, jā, nu mainās visu kalastiri, jā. Vēl? Pareizi, 0 arī ir nodokļa likme. Un tātad es aprēķinu no vienas puses, es realizēju kalkulatorus vai leduskapjus, un no otras puses man ir tiesības uz tā saucamo priekšnodokli. Priekšnodoklis tas ir no citiem saņemtais. Bet te ir svarīgi, ka šis no citiem saņemtais, es piemēram saņemu degvielu, es tāpat to pašu leduskapi un kalkulatoru iepērku, ja? Tas, kas citu saņemtajos rēķinos norādīts kā PVN, es varu šeit viņu rādīt. Te ir ļoti svarīgs moments. Svarīgs moments, ka man uz šo priekšnodokli, jo šitais priekšnodoklis es pierakstīšu, šis sanāk ir plusā budžetā, šis ir mīnusā. Un vienā gadījumā, pirmajā variantā, mums būs 21 lats kopā, mīnus 15 lati. Ja? Un starpība ir 6 lati jāmaksā budžetā. Otrā variantā mēs bez degvielas un visa cita vēl kancelējas preces, prece krājumos, mums ir 20 vēl klāt, nāk lati. Un otrajā situācijā būs, ka mums priekšnodoklis būs 35 lati. Aprēķins ir 21, mīnus 35 ir 11, ja? Nē, 14. Un mums sanāk, ka mums būs nevis budžetā jāmaksā, bet no budžeta mēs fiziski varam dabūt naudu. Un tas ir princips. Bet kur ļoti bieži kļūdās? Kāpēc viņš vispār ir PVN auditos un uzrēķina viņus? Tāpēc, ka jāatceras zelta vārds. Mums ir tiesības uz šo te priekšnodokli. Viņš vienmēr šis te būtībā ir priekšnodokli. Mēs varam atskaitīt tikai par tiem darījumiem, kas mums nodrošina atliekamus darījumus. Un tikai par tiem darījumiem. Vienīgais, ne šis, ne nākamais, bet tikai pirmais. Tikai par to mums ir tiesības uz priekšnodokli. Piemēram, neatliekami darījumi, vai pašpatēriņa atliekami.